Putins domā, ka var piespiest Ukrainu padoties, to iesaldējot, bet beigās iesaldēja tikai savus cilvēkus. Pēc pamiera pārkāpšanas un lielā raķešu uzbrukuma uzsākšanas Kremls gaidīja klusumu. Ukrainas raķetes tagad trāpījušas dziļi Krievijā, atstājot Belgorodu un Maskavu tumsā. Viena no augstākajām ziemām vēsturē, bet hauss neaprobežojās tikai ar elektroapgādi. Mēs tikko saņēmām ziņas, ka otrais ietekmīgākais cilvēks Krievijas izlūkdienestā šorīt tika nošauts savā dzīvoklī pašā Maskavas centrā. Karš ir atnācis uz Krieviju, un Putins tam nav gatavs. Šajā ziemā sāksim no paša sākuma. 3. februāris bija viena no biedējošākajām naktīm Ukrainas civiliedzīvotājiem visā valstī. Krievija uzbruka Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai ar 70 raķetēm un 450 droniem. Uzbrukums skāra Kijivu, Sumi, Harkivu, Dņipro, Protreks, Odesu un Viņicu. Tagad seko patiesi ļaunā daļa. Tas notika, kad Ukrainā temperatūra sasniedza -25 grādus pēc Celsija, -13 pēc Fārenheita. Tiem no mums, kas dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, šādi izskatās genocīds 21. gadsimtā. Miljoniem ukraiņu paliek bez elektrības skarbajā ziemas augstumā. Tas viss tikai tāpēc, ka Putins domāja, ka ir atradis viltīgu veidu, kā uzvarēt, necīnoties ar Ukrainas karavīriem. Viņš vienkārši vēlas turpināt uzbrukt Ukrainas civiliedzīvotājiem. Uzbrukuma sekas bija nomācošas. Kijivā vairāk nekā 1000, bet Harkivā 800 dzīvojamās ēkas palika bez apkuras. Odesā 50 000 ģimeņi palika bez apkuras, bet Viņicā ciemati palika tumsā. Lūk, kas šo triecienu padara vēl pretīgāku. Ukraina cerēja, ka Krievija ievēros pamieru, ko bija apstiprinājis Putins, un ticēja, ka viņš šoreiz turēs vārdu. Tas gan ātri beidzās, vai ne? Krievija tikai izlikās, ka ievēro enerģētisko pamieru. Viņiem vajadzēja laiku nākamā uzbrukuma plānošanai un vērtīgu mērķu atrašanai Ukrainā. Un tieši to Krievija darīja. Ne tikai es to saku. To tieši atzīst arī Krievijas militārie blogeri, kuri atklāti atzīst, ka tā bija viņu stratēģija. Paklausieties! Mūsu gadījumā tas bija nepieciešams. Mūsu puišiem bija jāveic izlūkošanas pārbaude, lai noskaidrotu, kā mērķi tika iznīcināti, cik lielā mērā tie bija bojāti, vai bija sākti atjaunošanas darbi un vai notika kādas aktivitātes, kas saistītas ar remontdarbiem. Viņiem tas bija jāredz. Mūsu puiši to redzēja un izrādīja diezgan labas gribas žestu. Viņi novēroja, izlūkoja, pārbaudīja un koriģēja 5 līdz 6 dienas. Kāpēc mēģināt atkārtot, ja nekas vairs nestrādā? Bet kas, ja tur jau bija sākušies atjaunošanas darbi un tā tālāk? Cik brigāžu izvietoja, kādu tehniku un loģistiku, dzelzceļi vai auto izmantoja? Mēs rīkojāmies pilnīgi pareizi. Šo laiku, kas veltīts īpašām militārām aktivitātēm, nosaucām par enerģētisko pamieru, kas ļāva atvilkt elpu. Jo īpaši tāpēc, ka Trumps mums to lūdza, un mēs cienījām veco vīru. Cienīt vectēvu. Tāpēc visā valstī tika smagi bojāts lielākās elektrostacijas. Putina uzbrukuma dēļ Ukraiņiem Kijivā līdz mēneša beigām katru dienu jāiztur vairāk nekā 18 stundas ilgi elektrības atslēgumi. Putins tic, ka uzvarēt var tikai bombardējot Ukrainas civiliedzīvotājus līdz padavībai, taču viņš aizmirsis svarīgu detaļu. Šis vairs nav 2022 gads. Ukrainiešiem tagad ir savas tāldarbības raķetes, Flamingo un Neptūns, un to izmantošanai nav vajadzīga atļauja. Ukrainas atbilde uz uzbrukumu bija ātra un postoša. Pirmais mērķis – Belgrada. Krievijas pilsoņu vidū šajā reģionā reģistrēti vismaz 5 trāpījumi. Tas viss ir video ierakstā. Skatieties šo klipu. Попали. Viss ir. Vairāk. Tagad. Tāpat kā Ukraina, arī Krievija šobrīd cieš no zem 0 grādiem. Tāpēc šis uzbrukums bija liels. Vietējais Krievijas ziņu izdevums to nosauc par visspēcīgāko triecienu pilsētai visā šajā karā.
Saskaņā ar izdevumu ziņām, reģionā vienā naktī bija dzirdami vismaz 20 sprādzieni. Tāpēc vairākos Belgradas rajonos ziņo par elektroenerģijas un ūdens padeves traucējumiem. Te ir vēl viens video fragments, kurā redzams, kā pilsēta pilnībā iegrimst tumsā. Belgradas gubernators vakar uzrunāja iedzīvotājus ar dzirdamu paniku balsī, atklājot, ka smagi bojāti enerģētikas objekti. Patiesībā mēs to varam redzēt no attēliem, kas tagad parādās. No rīta jūs redzat biezu dūmu, kas ceļās pāri pilsētai. Tas nāk no galvenās elektrostacijas. Dūmi vienkārši mutuļo debesīs, un to vairs nevar noslēpt no neviena. Es pieņemu, ka tāpēc gubernators bija spiests to publiski atzīt. Viņi vienmēr apgalvo, ka lūk, visi droni tika notriekti, un jebkāda bojājuma, ko redzat, ir tikai no atlūzām. Es esmu pārliecināts, ka jūs jau zinat Krievijas stāstu, bet, diemžēl, Putina kungam šis uzbrukums neaprobežojās tikai ar Belgradu. Ir ziņojumi par sprādzieniem Maskavas reģionā, iespējams Ukrainas dronu triecienu dēļ. Šeit ir viens video fragments. Sasodīts. Mums bunkurā bija lieliski, tas bija virs mums. Redzēja, kā tas krīt? Aizsargs. Tagad šo dronu uzbrukumu dēļ 2 lidostas Maskavas reģionā bija jāslēdz. Man šķiet, ka tas jau kļūst par ierastu parādību šajā brīdī. Bet papildus tam mēs saņemam ziņas, ka šorīt tika uzbrukts arī Astrahaņas gāzes pārstrādes rūpnīcai. Šī rūpnīca apstrādā ap 3,2 miljoniem tonu naftas produktu un ražo lielu daļu Krievijas sēra. Šis sērs ir būtisks Krievijas sprāgstvielu industrijai, no kuras atkarīgs militārais sektors un armija. Šī nebija vienīgā sliktā ziņa, ko viņi šodien saņēma. Sliktākā, protams, bija šī slepkavība, kas iespējams patiešām izdosies. Mērķis bija Krievijas ģenerālleitnants Vladimirs Aleksejs, galvenā izlūkošanas pārvalde pirmais vietnieks. Viņš bija otrais svarīgākais Krievijas militārajā departamentā. Šodien bija vairāk kārt sašāla mugurā savā dzīvoklī Maskavas centrā. Pašlaik viņš ir smagi ievainots un atrodas slimnīcā, bet šāvējs joprojām ir brīvībā. Ļaujiet paskaidrot, kāpēc tas ir svarīgi. Tas ir visaugstākā līmeņa slepkavības mēģinājums kopš kara sākuma. Aleksejevs bija viena no ietekmīgākajām personām Krievijas militārajā aparātā. Viņš bija atbildīgs par Wagner militārās kompānijas izveidi un personīgi risināja sarunas ar Prigožinu 2023. gada dumpja laikā. Tie algotņi mēģināja doties uz Maskavu, un šis cilvēks mēģināja ar viņiem sarunāties ceļā. Te ir fragments no šīm sarunām kameras priekšā. Tie bija labi laiki, un es nevarēju noticēt, ka Wagners vēršas pret Putinu. Bet te ir fragments. Redzams šeit blakus algotņu vadonim Jevgeņijam Prigožinam. Ģenerālis Aleksejevs bija starp augstākajām amatpersonām, kas 2023. gada jūnijā tika nosūtīts pie viņa dumpja laikā. Aleksejevs tagad ir jaunākā augsta ranga militāra persona, kas kļuvusi par mērķi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. gadā. Acīm redzot, šis cilvēks bija ietekmīgs, viņš bija svarīgs, un viņš bija otrā ietekmīgākā persona Krievijas militārās izlūkošanas departamentā. Viņš šo amatu ieņem gandrīz 15 gadu. Iepriekš viņš vadīja izlūkošanu Maskavas un tālo austrumu apgabalos, pirms ieguva pašreizējo amatu. Un pateicoties visām slepenajām operācijām, ko viņš veicis vai pavēlējis veikt visā pasaulē, viņam ir piemērotas sankcijas no Amerikas Savienotajām valstīm, Eiropas Savienības, Ukrainas un esmu pārliecināts vēl virknes citu valstu puses. Tieši tāpēc Krievi ir nikni. Kāds varētu pieiet pie viņa kā piegādes puisis, nošaut 3 reizes un aizbēgt nesodīts? Viņi tam nespēja noticēt. Te ir viena no reakcijām no Krievu kara blogera. Galvenā izlūkošanas pārvaldu vadītājs vada sarunas Abu Dabī ar Ukrainas izlūkdienestu vadītāju. Zelenskis publiski paziņo, ka viņš ir saskaņojis jaunas operācijas pret Krieviju, un tad galvenā izlūkošanas pārvalde vietnieku nošauja Maskavā. Nav tā, ka tas nekad iepriekš nebūtu noticis sarunu laikā, bet pēdējos 300 gados šādas lietas ir bijušas ārkārtīgi retas un notikušas tikai tad, kad tika risināts sarunas ar kanibālu mežoņiem.
Vēl viens krievu kara blogeris norāda, ka situācija ir dīvaina. Kad vari galvenā izlūkošanas pārvalda vietnieka priekšnieku nošaut pie viņa dzīvokļa kāpņu telpā un vienkārši aizbēgt nesodīts. Krievi ātri vainoja Ukrainu, bet nav pierādījumu, ka to izdarīja Ukraiņi. Un arī krieviem nav pierādījumu. Ir pamats būt skeptiskiem. Kā minēts tvītā, Abu-Dabī notiek svarīgas sarunas starp Ukrainu, Amerikas Savienotās valstis un Krieviju. Krievijas izlūkdienesta vadītājs tagad ir tur, un nošautais bija viņa vietnieks. Kas gūs labumu no miera sarunu izjaukšanas? Iespējams, Ukraina vai Krievijas militārie spēki, kuri nevēlas mieru. Tie varētu būt aizsardzības līguma izpildītāji, kas pelna no kara, vai Putins, kurš likvidē vairs neusticamu. Mēs vēl nezinām, un Krieviem nav pierādījumu, lai vainotu Ukrainu. Kā jūs jau varat zināt, tas netraucēja Krievijai vainot Ukrainu. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs dažas stundas pēc atentāta mēģinājuma publiski nekavējoties vainoja Zelenski. Paklausieties! Es dzirdēju šīs ziņas tieši pirms sarunas sākuma. Es neizteikšu nekādas prognozes. Tā nav mana funkcija, un par to lems mūsu valsts vadība. Bet šis terorakts vēlreiz apstiprināja Zelenska režīma koncentrēšanos uz pastāvīgām provokācijām, kas savukārt ir vērstas uz sarunu procesa izjaukšanu. Un režīma, kas ir gatavs darīt visu, lai tikai pārliecinātu savus rietumu sponsorus neatpalikt no Savienotajām valstīm, to centienos novirzīt viņus no taisnīga noregulējuma sasniegšanas ceļa. Neskatoties uz to, vai Ukraina bija atbildīga, vēstījums ir skaidrs. Krievija vairs nav droša, Maskava vairs nav neaizskarama, un Putina karš tagad ir atnācis mājās. 3 gadus Ukrainas ģimenes dzīvoja bailēs. Tagad Krievijai jāpieredz tas pats. Spriežot pēc panikas Krievijas amatpersonu un iedzīvotāju vidū, viņi nebija gatavi šādai realitātei. Ziema sākusies, Krievijā kļūs tumšāks. Tomēr apvienotajos Arābu Emirātos notiek sarunas, cerot uz ilgtermiņa mieru. Nospiediet abonēšanas pogu, lai sekot līdzi. Esmu Sems, tiekamies nākamajā video. Viena problēma ar šādiem video ir, ka tajos redzami daudz dronu triecieni, pat ja neviens netiek ievainots. YouTube bieži ierobežo vai demonetizē mūsu video. Pagājušajā nedēļā tā tika ar 4 kara video, liecina YouTube dati. Dronu triecienu un frontes līnijas video nav piemēroti reklāmdevējiem, tāpēc tos ierobežo. Tā ir mūsdienu kara realitāte, ko Ukraiņi izcīna un cenšas izdzīvot. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi to visu atspoguļot, un tieši tāpēc mēs izveidojām savu platformu Basics Insider. Mēs izveidojām to no nulles, tāpēc mums nav ierobežojumi izplatīt dronu triecienus, frontes ierakstus vai iznīcinātās Krievijas aviobāzes. Turklāt mēs patiesībā nerādām nekādas reklāmas mūsu vietnē. Tādā veidā mums nav jāveic pašcenzūra tikai tāpēc, ka reklāmdevēji nav apmierināti ar to, ko mēs atspoguļojam. Mēs nefinansējam vietni ar reklāmām, mēs to finansējam ar jūsu atbalstu. Tātad, ja jūs esat kāds, kuram interesē šāda veida atspoguļojums, ja vēlaties skatīties mūsu necenzētos video un saņemt papildu saturu, pievienojieties mums basicsinsider.com. Jūs varat arī noklikšķināt uz saites aprakstā vai noskanēt QR kodu uz ekrāna. Pievienojoties, jūs varēsiet skatīties visu saturu, ko mēs jau esam augšupielādējuši, un visus video, ko augšupielādēsim nākotnē. Turklāt jūs atbalstīsiet mūsu darbu un mūsu kanālu, tāpēc liels paldies jums! Mani sauc Sems un tiekamies nākamajā reizē.